Sveiciens visiem no Organikšopa Latvija. Šodien mēs parunāsim par tādu lietu kā zālītes pīpēšana. Visi zin, kas ir zālīte, daudz ir pīpējuši, gan jaunieši, gan arī jebkura vecuma, gada gājuma cilvēki. Un tā jau ir nopietna atkarība, un kā tad atbrīvoties no zālītes pīpēšanas, no marihuānas lietošanas kā tā, un arī no cita veida atkarībām. Tad es jums šodien pastāstīšu. Ir iespējams atbrīvoties ar sarkanās mušmeļu preparātiem. Mēs ar Organikšopa Latviju nodarbojamies ar homeopātisko līdzekļu izgatavošanu, tirdzniecību gan Latvijā, gan ārpus Latvijas robežām. Tieši strādājam ar sarkanās mušmeļus, amanita muskarija preparātiem, kas ir ļoti, teiksim tā, strādājoši, efektīvi un pierādīti ar to, ka patiesi cilvēkiem palīdz, jo pie mums cilvēki ir iegādājušies ar dažādām problēmām, gan narkotiku lietošanu, gan jebkura veida atkarībām, gan smagām veselības problēmām, gan, teiksim, pat ar to pašu onkoloģiju, tieši tā jūs nepārklausījāties. Pie mums iegādājas cilvēki ar dažādām problēmām, un sarkanās mušmeļu preparāti palīdz pret visām šīm problēmām, jo sarkanās mušmeļu preparāti sen ir pierādīti. Sevišķi netradicionālā medicīnā ļoti daudz pētījumu par sarkanās mušmeļu preparātiem, ka viņi strādājuši. Tāpatās mums profilā ir grāmata Amanita muskarija mikrodozings, kur uzskaitīts, cik cilvēkiem izdevies atbrīvot no alkoholisma, cik cilvēkiem izdevies atbrīvot no dažādām slimībām, no narkotiku lietošanas. Iesaku visiem paskatīties. Tāpatās mums ir arī video atsauksmes 3, kur cilvēki dalās savā pieredzē par mikrodozingu, kā viņi jutās pirms tam, kā viņi jutās pēc tam, kādi ir uzlabojumi un uzlabojumi ir. Ja mūsu preparāti ir patieši strādājoši, došu tam, kam interesē, varat iet mūsu profilā, uzklikšķināt uz to, pašā augšā būs redzams šīs 3 video atsauksmes. Tātad, lai atbrīvotos no marihuānas smēķēšanas, jeb zālītes lietošanas, sākam lietot amanita muskarija preparātus, sarkanās mušmeļu preparātus, vienkāršā valodā runājot. Iesaka visiem, ja jums nekad nav bijis saskarsme ar sarkanās mušmeļu preparātiem, lietojam tinktūru kā ievadu terapiju. Tinktūrai nav ne smakas, nav ne garšas, tas nav korvalols, kas, teiksim tā, kuram ir smaka pa visu māju. Nē, viņiem nav ne smaka, ne garša, nekas, atšķaidot ar ūdeni, sulu vai tēju 3 pilienu dienā, un viss ir kārtībā. Tas darās tāpēc, kad ir vajadzīgs organismam kā ievadu terapija, lai organisms pierod pie sēnes lietošanas. Ja jūs to nedarat, pāriet uz kapsulām. Ne visiem, bet dažiem var būt tāds problēmas kā šķidrs vēders, galvas sāpes nelielas vai spiediena sajūta galvā. Un tas apmēram kāds 3 dienas. Bet, lai izslēgtu pilnībā šo variantu, sākam lietot sarkanās mušmeļu tinktūru, un jau viss jums būs kārtība. Tātad kā tā tinktūra strādā tieši ar zālītes atkarību, jeb marihuānas atkarību. Sākot lietot tinktūra, jeb tā sēne iedarbojas uz jūsu smadzeņu receptoriem, un viņi jums nedod to signālu pēc tās marihuānas, jo viņi tikai to marihuānu apsteidz, līdz ar to jums nav tā vēlēšanās, un tas ir patiesi strādājoši. Pie mums Organikšopa Latvija ir iegādājušies cilvēki tieši ar narkotisko vielu lietošanu, cilvēki ir lietojuši ļoti smagas narkotikas, ne tikai zāli kā tā, un arī ir palīdzējis. Sākot lietot tinktūru, lietojam 1 mēnesi, pēc tam pārējām uz kapsulu lietošanu, un kapsulas lietojam pusgadu. Tas ir mazākais pusgadu. Teiksim, maksimums ir gadu, bet jūs pats jutīsiet, ja jūs jūtat, ka jums viss ir labi, ka jums marihuāna vairs neprasās vai jebkura cita veida atkarība, ka jūs vienkārši jūtaties lieliski, kad ir tāda situācija, jūs pamožaties un no rīta pat aizmirstat iedzert to kapsulu vai to tinktūru, tā ir pirmā zīme, ka jums vairāk nav nepieciešams lietot sarkanās mušmeļu preparātus. Šie sarkanās mušmeļu preparāti nav nekāda panacēja, teiksim tā, kaut kāds izdomājums, tie reāli strādājošie līdzekļi, tas nav nekāds tabū, ka cilvēki, teiksim, kādreiz daudz nezināja par sarkanās mušmeļu preparātiem, domāja, ka tas ir, pirmā dzirdēšana likās baigi neticīgi, bet reāli, jā, tiešām sarkanās mušmeļu preparāti ir strādājoši, ir palīdzējuši neskaitāmiem cilvēkiem. Mēs Organikšopa Latvija, mums ir izdevies palīdzēt ļoti daudz cilvēkiem ar visādām veselības problēmām. Pie mums katru dienu griežās cilvēki pēc palīdzības, zvana,
raksta mums savus jautājumus uz www.organikshoplatija.lv, izvēloties kontakta veidu saziņa ar dažādām slimībām, ar dažādām diagnozēm. Lai visas uzskaitītu, man šeit būtu vajadzīgs centās stundas, bet visiem mums ir izdevies palīdzēt. Cilvēki sāk lietot, ir pārsteigti, ka par tādām niecīgām izmaksām ir spējuši uzlabot savu veselību. Tāpēc, ja tu, mans draugs, cīnies ar narkotisko vielu atkarību, vai jebkura veida atkarību, vai ar kaut kādām veselības problēmām, tev nav sanācis no viņām atbrīvoties, esi bijis pie ģimenes ārstiem, pie dažādiem ārstiem, tevi barojuši ar dažādiem solījumiem, un tevis izkrāpuši pilnā vārda nozīmē nereāli daudz naudas, un tu neesi sasniedzis rezultātus, es visiem iesaku, pamēģiniet noziedot to 16,90, jūs vairāk iztērējat kaut kur citur nekā savā veselībā. Jūs pamēģinat, iegādājieties, palietojiet, un jūs uzreiz redzēsiet uzlabojumus. Patiešām, mīļie draugi, viss jums būs kārtībā, veselība uzlabosies, dzīves kvalitāte uzlabosies, un vispārīgi jūs jutīsieties pavisam savādāks cilvēks. Lai jums, dārgie draugi, visiem ir stipra veselība ar cīņu ar Organic Shop Latviju.